Artis bērnībā gribēja būt par dārznieku. Kad dabūja ar bumbu pa galvu, tad nolēma, ka kļūs tomēr par basketbolistu. Arķems, būdams mazs puikas, skatījās policijas akadēmiju un gribēja kļūt par policistu. Kad paaugās, saprata, ka tādā profesijā nav daudz sieviešu, tāpēc tagad grib kļūt par Hugh Hefnera līdzinieku. Mārtiņam bērnu dienās patika šķūrēt sniegu un domāja, ka nākotnē kļūs par sniega šķūrētāju, bet kad sniegs nokus, mazais Mārtiņš smagi vīlās, tāpēc tagad kļūs par metrologu. Agrāk Zane gribēja kļūt par delfīnu terapijas ārsti. Arī tagad viņai patīk delfīni, bet vairāk patīk tos zīmēt, tāpēc cer kļūt par slavenu gleznotāju. Sigitai bērnībā patika gatavot, tāpēc sapņoja strādāt kopā ar Mārtiņu Rītiņu. Tagad Sigita sapņo kļūt par Richarda Brensona labo roku. Diāna bērnībā gribēja kļūt par veikala pārdevēju, jo domāja, ka tad viņai viss būs par velti. Kad paaugās, tad saprata, ka daudz ko nācās zakt, tāpēc nolēma kļūt par miljonāru sievu. Laura, kad bija maza, gribēja kļūt par zobārsti. Viss bija labi līdz brīdim, kad viņa saprata, ka dažreiz zobi ir arī jāsaskaita. Tāpēc tagad viņa grib kļūt par matemātikas skolotāju, lai iemācītu arī citiem zobus skaitīt. Diāna bērnībā vēlējās sekot savām mākslinieciskajām izaugsmēm un kļūt par mākslinieci, bet tad nolēma veidot mākslu ar citiem. Edgars, kad bija jaunāks, gribēja kļūt par guberņas mafijas bosu. Vēlāk sekoja savām sporta izaugsmēm, nolēma, ka kļūs par skateri. Edijs bērnībā gribēja iemantot lielākās bandas vadoņa titulu, tāpēc pārvācās uz Aizmaksimu. Kad paaugās, tad saprata, ka kļūs par garīdznieku. Elvis bērnībā gribēja iet omītes pēdās un cerēja kļūt par profesionālu tamborētāju. Vēlāk spārdīja kamols un saprata, ka kļūs par futbolistu kā Behems. Inte, kad bija maza, gribēja kļūt par režisori, kā Stevens Spielbergs līdz noskatījās filmu Titaniks, tad nolēma, ka kļūs par vienu no medikoptera glābējiem, lai varētu izglābt Džeku. Jānis bērnībā gribēja kļūt par arhitektu, bet tad saprata, ka neatšķir konus no cilindra, un viņš izdomāja, ka grib kļūt par datortārpu. Kristiāna gribēja kļūt par hokejas sievu, bet tā kā hokejistiem bieži tiek izsist zobi, tad tagad viņa grib visus zobus salikt pa vietām. Aija, Kristīna, Liena bērnībā gribēja kļūt par nāriņām, bet tad saprata, ka viņām nekad nebūs zivs aste. Vēlāk nolēma, ka kļūs par modelītēm. Ritvars bērnībā bija parasts lauku puika un gribēja kļūt par traktoristu. Nobrauca vistu un nolēma kļūt par profesionālu tenisistu. Sergejs bērnībā domāja, ka būs fermeris, bet kad nostājās filma ar Bruce Lee galvenajā lomā, tad izlēma kļūt par karatē meistaru. Sindija bērnībā vēlējās kļūt par princesi, taču redzot, ka princis Viljams pārvērtās pa krupi, viņas sapnis sagruva, un viņa kļuva par policisti. Artis, kad bija mazs puika, gribēja būt futbolists, bet tad kādā nodarbībā treneris pateica, ka no viņa nesanāks nekāds futbolists, labākajā gadījumā frizieris, tāpēc tagad viņš grib kļūt par profesionālu frizieri. Mārtiņš, būdams bērns, gribēja kļūt par ķīmiķi, bet mācoties laboratorijā nabaks apdedzināja roku, tāpēc tagad viņš būšot ugunsdzēsējs. Emīls, kad bija mazs bērns, nolēma daudz ceļot un būt tūrists. Tad vienreiz kalnā beidzās benzīns un viņš nolēma kļūt par ātru slēpotāju. Kristiāna, kad bija maza meitene, bieži staipījās un domāja, ka būs olimpiskā vingrotāja, bet sacensībās salauza cirksni un nolēma kļūt par Obamas sekretāru.